Rīgas doma nākamgad tērēs vairāk nekā šogad. Arī ieņēmumus plānots palielināt. Budžeta deficīts saruks par 20 miljoniem, taču saruks arī Rīgas uzkrājumi. Šodien par spīti opozīcijas iebildumiem Rīgas doma pieņēma nākamā gada budžetu. Kā ritēja budžeta pieņemšanas stāsta Uldis Jaunzems. Ja pērn debates par pašvaldības budžetu Rācnamā ielga teju līdz pusnaktī, tad šoreiz jā vārds nākamā gada pilsētas makam tika teikts salīdzinoši īsā laikā. Tomēr Rīgas mērs atzīst, ka nākamā gada budžetu sastādīt nav bijis viegli. Kas ir saistīts ar valdības lēmumu atņemt daļu no ienākumiem no iedzīvotāju ienākumu nodokļiem, jo agrāk pašvaldības saņem 82%, tagad paliek tikai 80%. Otra problēma ir saistīta ar to, ka ir krietni palielinājies trūcīgu personu skaits. Nākošgad pašvaldībai sāks kredītu atmaksas termiņš par ilgtermiņa kredītsaistībām, tā skaitā par Dienvida tilta būvniecību, tāpēc krietni pieauguši pašvaldības izdevumi. Tie nākamgad būs 468 miljoni lati, un tas ir par 37 miljoniem vairāk nekā plānotie ieņēmumi 431 lata apjomā. Šis deficīts 37 miljoni tiks nosakts no pašvaldības uzkrājumiem, kuri nākamgad nogalē būs sarukuši līdz 25 miljoniem latu. Opozīcija uzskata, ka tas nav pieļaujami, tāpēc velta asu kritiku budžetam. Es gribu to salīdzināt ar pakožļātu, palaizītu konfekti, kas ietīta skaistā papīrītī. Kad papīrs kritīs, būs liela vilšanās, no gardās saldās konfekts nebūs nevēsts. Šogad ir ļoti saspringts budžets, otrais budžets jau ar lielu deficītu, vai viņi rēķina pret IKP vai GKP, bet bagātākā pašvaldība, salīdzinot ar nabadzīgajām Latgales pašvaldībām, dzīvo uz pārrēķinu. Opozīcija iesniedza 26 priekšlikumus, tostarp likvidēt priekšpilsētu izpilddirekcijas, samazināt dotācijas Rīgas satiksmei un turismam. Tomēr tie netika atbalstīti. Par 22 atturas 36 ir noraidīts. Domas vadība noraida mītu, ka Rīga dzīvo trekni un drīz bankrotēs, kā arī par to, ka pašvaldības budžeta deficīts ir lielāks nekā valsts budžeta deficīts. Es negribētu, lai mēs šodien izmantot tiešām vēlreiz iespēju daļrunībā pamatot, kad Rīgas domas budžets ir kaut kāds katastrofa, kaut kas slikts. Mēs esam savu iespēju robežās veikuši maksimāli to, lai padarītu šo budžetu funkcijām atbilstošu. Par 37 pret 21 budžets ir apstiprināts. Budžeta prioritātes līdzīgi kā pērn ir sociālās palīdzības sniegšana, investīcijas izglītības iestādēm, kā arī drošības un kārtības nodrošināšana pilsētā. Uldis Jaunzems, Uldis Vejs, LNT.